Beidzot! Kas mums te noticis? Makšķerējam realitību. Jā. Izmēģinām visādas stratēģijas. Skandināvijā jau var. Jābūt radošiem, kad neķerās. Yeah! Ir. Ta-da-da-tan-tan-tan. Griez nost fiksi. Teamwork! Es esmu savvaļas zirgus savaldījis bērnībā. Jā, es zināju, ka man tie kursi noderēs. Paldies. Džerks ir izglābts. Pat Labi. sačupiem Nekā tā izvilkuši. nedariet, jo tie varbūt arī elektrības vadi. Jā, Mēs tieši redzējām, tā. ka šie ir telefonu vadi un tāpēc to darījām. Bet Jā. tā nevajag. Džerks nav tā vērts riskēt. Īsa atskaita par šodienas rītu. Nu, šodienas rīts bija kā kuram, iebraucām iekšā arī kā kurš. Tad, kad citi gāja gulēt, citi gāja iekšā. Vakarē bija mazliet jāsvin notikums, bet galvenais varonis ir mums laivā. Viena metrīga līdeka uz visiem, vēl kaut kādas mazākas, vairākas. Mēs iebraucām vēlāk, bet pagaidām baigais klusums. Zivis redzam, zivis sēž, lielās zivis sēž uz grunts un nekustās. Un tad mēs gaidām, ka notiks tas, kas vakar, ka mēs mazliet pakāpsies augstāk. Tagad iebraucām tādā mierīgā upītē, kas ir izteka no tā lielā ūdens, kur mēs makšķerējam. Pagaidām baigais klusums. Un blants uz ūdens. Tādas gumijas, kuras sašķaida, un tā jau ir salīmēts. Viņas ir vienīgās braucienā, un uz viņām ritīgi labi ņem, tad par viņām ir mazliet jāparūpējās. Tādi kaut kādi līme, bet viņas ir dažādas. Viņas paildzina zivīgu mānekļu mūžu. Bišķiņ jāsakalst, un varēs atkal maukt. Tās to mēs arī darīsim. Gribējām braukt ārā. Tad atkal bija pēdējais metiens pēc pēdējā metiena. Un nebrauksim ārā. Nu, nezinu vēl. Pasteigsimies. Tu saki, nav liela Mama. Vecī, tas ir stabils metrs.
Nu ko? Pirmā no Eldorado vietām. Pēdējais metiens. Vai ne? Un tad jālaiž nākamo vietu. Īsumā mums gāja kā kuram un kā kuru brīdi, bet zivis te bija. Viena bija zivs. Es gribētu pateikties visiem, kas ir izdomājuši šādu mānekli un krāsu. Bet bija metrīgas zivis bija. Uz grunts ļoti daudz redzējām zivis. Kaut kādā brīdī viņas paceļās no grunts un tad viņas ēda. Un jocīgi, interesanti tas, ka viņas ēda vienā un tajā pašā laikā. Un tā, ka tiešām visa apkārtnē. Tā kā ieslēdz slēdzi, viss trijās laivās. Trijās laivās zivis un pēc tam viss. Nu ko, jāiemet metiens? Vai ne? Un jādodas. Pēdējais metiens un gāžam uz nākamo Eldorado vietu, mainām valsti. Kāpēc gan nemainīt valsti? Ne? Jā, mainām valsti. Citreiz tas nostrādā, jā. Nu, ūdeņiem ir jāmāk paņemt un jāmāk viņiem arī pateikt paldies. Tad, kad mēs noķeram 1,20 m plus līdeku, tā var būt lielākā mūžā. Es nezinu, vai es noķeršu lielāku, bet mērķis ir jau šovakar to izdarīt. Tāpēc uz atgriešanos uzdāvināsim un pateiksim paldies ezeram par 1,25 m un 13,8 uz atgriešanos. This river is good. This river, Yeah. Okay. Do we need to buy a license also for the river? Because we just bought for the whole region. Yeah, I don't know. I don't think so. Okay. It's not. I don't know. Yeah. That's just the fish. Yeah. Okay. Because we don't want to break any laws. No. It's not the police here. So they're just. It's not the problem. Ask him. He can. He know everything. Come here. Gunnars, No, fisherman. yeah. They're fishing in the bite. Yeah, there. We're fishing for with big bites. We're searching for trophy pikes here. We have 2 days and we are looking for the best place in this region, like for really big ones. You have this one. A river? River. This one. There's a big pikes, yeah? Yeah, it's a lot of. Yeah, we don't need a lot of. We are looking for But looking for this. Yes. catch this one 2 days ago. Yeah, it's big. That was big. Yeah, that's what we are looking for, even bigger. Yeah, bigger. Yeah, we don't need the counts. And the river. Yeah, it holds a big pike. But That's the big part. Where they are, I don't know. yeah, I never fished them. yeah. In the water.
Mēs esam nomainījuši valsti, atbraukuši uz vietu, kur mēs bijām pirms 5 gadiem. Nejauši atklāts ezers, kur bija pilns ar līdekām, un kur mēs 4. laivā atklājām arī šo hotspotu. Mētājām tikai mazus mānekļus un nolēmām, ka kaut kad noteikti atgriezīsimies, un tad mēs esam. Bet visi bija tik nocietušies, ka nebija pat laiks krastā pateikt ievadvārdus. Tagad iebraucām iekšā. Pirmajos metienos jau bija līdekas, pagaidām maziņas. Meklēsim te dziļākas vietas, jo kad mēs te bijām, mēs braucām it kā uz forelēm. Bet tagad mēs esam ar lieliem mānekļiem un eholotēm, tad mums būs iespēja to ezeru iepazīt. Kā ies, nezinu. Ja neies pārāk labi, tad mums te vēl vairāk saucīs. Daudz esam izmēri. Kā iet? Kur tes atbraucis? Otrais metiens, pirmais vispār nemaz īsti nevilku. Tad bija jāsagatavojās, bet otrajā bija galā dupletiņš. Pirmais dupletiņš. Principā es teiktu, pagājis 1 minūte. Uz ūdens. Jā. Jāsāk palielināt izmērs lēnā garā. Jāsāk palielināt. Principā vajadzēja ņemt 2 klājības mazliet. Tas gan. Tagad būs Palaikus. Pagaidām es esmu vienīgais tukšā ar 3 metieniem. Šovakar galvenais uzdevums ir noskanēt ezeru, lai saprastu, ko darīt dienas pirmajā pusē. Tāpēc mēs piebraucam pie vienas vietas. Mums ir 3 spinningi laivā, 3 meistarīgi džeki, 2-3 metieni un braucam tālāk. Tāds super ātrais variants, kā saprast, kur ir atsaucīga zivs, jo viņas šeit neviens neķer. Ja viņi tur ir, tad viņai kaut kā sevi jānodod. Ko pierādīja arī vietas, kur viņas bija. Tur bija vai ne copis, vai nu uzreiz bija zivis. Tā kā šodien mums ir vēl, nepilna stunda droši vien, ko copēt. Man gan jānovelk brilles, varbūt ir gaišāks nekā man liekas. Tāds ir. Bet diezgan ātri var saprast, kur viņas koncentrējās, kur nē, jo šis ir neliels ezers. Viena izteka, viena ieteka, kas ir tādi atslēgas punkti. Un pie abiem diviem ir bijušas zivis. Meklējam bedres, jo vidējais dziļums ir kaut kāds 1,5 metrs. Vidū viena vieta jau ir atrasta, kur ir 4 metri. Un zīmējam karti. Lielākā kārts ir uz rītdienu. Viss slēdz ārā un met iekšā. Zini? Ja pie tā kupīta. Tur lēkā mazās zivtiņas. Un kur mazās? Tur lielās. Ja. Tūlīt mēs kaut ko noķersim lielu. Smokais asvers, maz līdeks galīgi nav, bet vismaz pamnieki šito šovakar akli uzcepsim. Zivtiņas jāēd, kā mēs vienojāmies. Un tad šādi lielāki, es ceru, lūdzu. Ķeram milzīgas mazas līdekas, bet atradām vienu baigo bedri, bet nezinu, kāpēc braucam prom no visas. Te pat ir zāles, ja tās ir? Jā. Zelta līdeks. Kur līdeks, tur rājus. Un kur rājus, tur ir zāles.
vispār svīsmu. Kristaps ir šeit, es jūtu, ka būs garšīgi. Tagad, Džeki, visi atbalstam Kristapu, respektu. Kristap! 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 Tagad Kārls. Taisīšu laivu, no segodam, ļaušu pildīt daudz. Ko ar to sēni pilgums? Pēc tam 2 līderi. Tas ir pirmais vakars Zviedrijā. Cerības lielas, līdekļas mazas pagaidām. Varbūt rītā būs otrādi. Ar labu nakti. Rokas asiņaini. Raids, nu, vestīvi lielās līdekļas ķerās tiem mazajiem rotiņiem. Ne, šis dzintriņi izvilka kaut kādu, nezinu, tur 4-5 kilo līdekļu tā. Smuka mazo kādu pilps. Es uz lielu, nu, puslielo gumiju tādu puskilo asaru mēram. Tas ir viss. Tā kā gausi, nu, kaut kādā brīdī atvērsies pagaidām gausi. Tas nav tas ezers, ko mēs satikām toreiz. Bet viņas vienkārši neņem. Nu, es domāju, ka viņas vienkārši nekožās. Nu, Raitim kaut kas līdekļu uz rotiņu. Raits ir kā asaras vairāk gribēja, bet... Mēs es saču? Bet sanāca kā vienmēr. Tā jau uz mazo kādu bauda vilkt, ne? Jā. Smuka, man liekas. Taigā. Tas ir smuka. Vispār vajadzēs. Sačuk, ja? Pagaidies, palielināt. Taču, es atvērtīšu. Pagaidies, dod man. Taču, Viss labi. Nē, dod. Pabaudi procesu. Jā. Izskatās, ka viņas nav pārāk aktīvas šobrīd. Man neteikt vairāk. Skaista cīņa. Skaista. Nu, pasties. Trīnīts kalikts. Jā. Super. Pasmēj kamerē. Super. Nu nekas, aizgāja. Bet smuka bija. Reča. Bām, smuka. Viens smuka līda. 85-90. Tās sajūtām. Jā. Koši. Nenomērījām kā tev reizi. Laižam. Kāda situācija ūdenī? Kaut kas bišķiņ vodās ķērās, bet bez tādas milzīga entuziasma. Kādi jāatras viens demērs norāvās, vienu mēru, kaut kādu izvilku, un vienu tādu asiņas aizgāja, diemžēl, ar rotiņu. Ar rotiņu? Jā. Es ar vieglo kādu. Raičs arī uz mazā rotiņu noķēra, tad 4-5. Tagad? Nē. Jā. Mazs māneklis sāks šeit. Nav liels redzējušas. Jā, uz rotiņu, diemžēl viņš vairs nav man. Nu, ko?
Brāns bija aizliesties. Nu, tur mēs varētu alāts un tur viss būtu interesanti. Nu, bišķiņ savādāk. Asar alāts vienalga kaut ko, nu, šoreiz līdāk iepauzējam. Jā. Tu jūs laivas pieka atstāsies, vai ne? Atstāsim, jā. Jā, jo mēs vienkārši varētu pēc tam, ja kas, mums sardienas ir, domājam, varbūt kaut kur nometēt arī, ja nekas neatsaucās normāls, nu. Jā. Jo, ja te ķersies tikai mazās, tad mēs droši vien ar kaut kur brauksim meklēt. No laivas mēs noteikti neņemsim. Jā, mēs brauksim uz vienu vai otru upi, visdrīzāk. Tad mēs bez laivām, jā. Ar vienu vai divām mašīnām, visdrīzāk. Mēs gājušam iekšā un tad izvelkam 2 desmitnieces. Kāpēc 2 tikai? Labi, 3. Vienu tev. Vienu tev, jā.